Trešais mājas Aivaram Sejā ir vienkārši valsts svētku atmosfēra, to mēs redzam. LNK sporta parkā esam, bet mēs nerīkojam spēli, to dara RFS. Līdz ar to esam bišķi tā kā pazaudējušies, jo atbraucam un nekas tās baigi nav jādara. Telts nav jāliek, nekas nav jādara un tāds vazājamies. Jurij! Nezinu, ko darīt, vai ne tāds? Vispār neinteresanti. Par pāris vārdu par šīs spēli. Labākā iespēja. Jo? Jo RFS komandai šobrīd tāds nepārāk laba situācija ar traumām. Nepārāk laba situācija ar traumām un maz spēlētāji no pirmās komandas ir iedoti, tāpēc domāju, ka būs spēle tāda bez viena favorīta, es domāju. Es skatījos, mums pieteikt, ka mums tomēr šoreiz ir pieredze dominē sastāvā. Kā es teicu, mēs atkal esam veca komanda. Bet bijām it kā jauna. Jā, nezinu, redzēsim. Korzonam dzīveni, vēl vecāki palikām. Tricārs? Laikam. Nezinu, cik. Labi. Mūžā. Tev pat logo ir. Apsveicam. Tā tev dāvana no Aivara. Tribīnēs ir nospriedoši mūsu atbalstītāju vairākums. Jo RFS fanu tribīnē ir 7 cilvēki, no tiem viens ir spēles inspektors. Bet var saprast, viņam paralēli ir futzāla fināls. Klusuma brīdis. Uzstājas pusaplīti. Pirms visām kārtas spēlēm ir klusuma brīdis Andreja Prohreiko piemiņai. Sākuma lūdzam klātesošos piecelties klusuma un piemiņas brīdim. Pēc cīņas ar smagu slimību pāragājis saulē 48 gadu vecumā devies ilgadējais Latvijas futbola izlases spēlētājs Andrejs Prohorenkovs, kurš bija arī viens no Eiro 2004 varoņiem. Latvijas Futbola federācija un tās klubi izsaka visdziļāko līdzjūtību Andreja tuviniekiem, draugiem un visai futbola saimei. Pēc pirmā puslaika esam iedzinājuši 0-1, spēlējam sūdīgi. Tā ka spēles sākumā bija enerģija un pēc tam kaut kas notika, nezinu kas, un apstājās kaut kā tāda. Tādi, kā Ilmārs teica, tādi bezmugurkaulnieki. Un es nezinu, kas notika, jo vakar treniņājot, ka man liekas bija forši viss un labi, un šodien kaut kas nav, nezinu. Žiga ģērbtuvēs, Māris ģērbtuvēs, Ilmārs jau bija ģērbtuvēs, pateicu, ko domā. Un redzēsim, vai tas dos kādus izmaiņas spēles zīmējumā un atdevē. Šajā spēlē arī uz soļu valda pilnīgi kapusvētki. Atnāca līdz LNK parku otrai pusē. Paldies Niedriem. Es varbūt to bumbu dabūšu. Labi papaldējuši. Es pašam neievelties. Nebija laika filmēt operāciju ar zariem un citiem priekšmetiem un lūdzu. Es jūtos šodien kā uzvarētājs. Nezinu, kā būs laukumā, jo es izglābu 100 eiro. Spēles 85. minūtē pie rezultāta 0-2 iespēja izpildīt pendeli. Tad vēl paliks 6 minūtes, kad skatāmies Kristo sitīs Ņeru galsvārtos. Jā! 2-1. 2-1. Laika par maz, bet varbūt mēs tagad sāksim spēlēt aktīvāk. Sāksim spēlēt spēli, nevis eksistēt laukumā. Spēle beigsies 2-1. RFS labā. Pēdējās 20 minūtes bija labi, enerģiskas. Beigās sākām spēlēt. 90. minūtē bija teorētiski likās mums vēl viena pendele uz RFS vārtiem. Jā. Ņerigals spēlēja bumbā, bet Aivars trāpīs. Nevis bumbā, bet nospēlēja Robim galvā. Tas ir šādi. Kur ir bumba un kur ir Robi galva. Bet, stūris teic. Labi.
Čau, Kristian. Čau. Esam treniņā, tā kā, bet tieši šodien man ir laba diena. Vienkārši rēcīgi, šausmīgi, jo šodien bija tā sāga, kad... Kaut kādi jaunumi Latvijas futbolā. Jā, kad Edmunds Navicki un Arkādija Birks neielaida Hanzas stadionā. Un tas cepiens ap to ir tās diezgan tāds... Paga. Izstāsti kontekstu. Cilvēks saprot kontekstu. Kas notiek? Nē, kādu kontekstu, kā es saprotu, kaut kas nepatīk, ko sporta centrs par metu raksta, un rezultātā tāds kādas spēles komentētāji Edmunds Navicki neielaida Hanzas stadionā. Un pēc tam tur mēmies, simtiem mēmju internetā par šo tematu ir un ir diezgan aktīvi, jā. Mums treniņš šeit Pūslis pagaidām vēl nav. Tas ir kaut jauna vieta. Ļoti zaļa. Tas ir Daugavas stadions. Lūk, te ir Latvijas fanu tribīna Daugavas stadionā, un mēs esam šeit. Augustā pēc Deju svētkiem šeit būs kupols, lielais halle. Pagaidām kupola nav, līdz ar to vārtus mēs stumsim, nezinu kādā veidā, bet noteikti ne tā, lai viņi ir laukuma galos, jo tur ir 2 metru sēta. Nu, nav jēgas ietam, jo būs kupols, ja? Bet kamēr kupola nav, tā bomba lido tur pāri, un lai viņas tik tur jāiet apkārt. Savukārt, ja pāris ir tur pāri, tur ir dzelzceļa sliedes reāli, tad jāiet līdz Deglau tiltam, tas ir tālu. Nu, vienmēr sakot, nesitam pāri dievdēļ, ja? Vienkārši, lai nav vingrinājumi, kur jāsit pa vārtiem vēlams. Labs laiks, foršs vakars, spēle pret Albertu. Vienīgais mīnus spēles beigas pārklājas Latvijas hokeja izlases pirmo spēli. Tā kā vai būs cilvēki, kas to lai zina, bet laiks ir labs. Noteikti. Uz sākumu viņa būs. Uz sākumu viņa būšu es. Čau, Olaf, par sezonu, kāds man Alberta mērķības šajā sezonā? Nu, mūsu mērķis ir vislīgi. Atkal? Jā. Bet tā, kā tu... Īstenībā šitas pirmo reizi tā pa īstam ir. Jo pirms tam visu laiku sanācis, kā sanācis. Pirms tam bija tā, nebūs. Mēs tā gājām katru soli uz augšu, bet nu tagad tālāk vairs nav, kur mēs jau bijām pārspēlēs, tā nākamais ir virslīgi. Bet tāpat bez leģionāriem ar savējiem, ja? Ar savējiem spēlēm, ar savējiem. Nu, mums ir viens Ukraiņu puika, bet viņš jau ir jau ilgāk laika pie mums, tā kā es viņu uzskatīju par savējiem. Labi, gaidām novembrī, lai veicās. Čau! Čau! Iedod piespēli, nu sitiens būs, un tie ir vārtu guvums. Alberta komandai pieskāriens, un tie ir vārti. Man likās būs pendele, bet tiesnes ļauj spēlēt. Es pagaidām neredzēju otro golu un kas te notiek, bet neredzēju, kas notiek, visi bļāva te. Kartītes mūsiem ir daudz, viņiem laikam nevienas, bet spēles neredz godīgi. Nav ne jausmas. Es tev vāc nost visu aparatūru, lai pēc tam mazāk. Bet sektors ir neapmierināts. Ko, certumu konkursu aizgājis, 2 dalībnieki cīnās par dāvanu kartēm. Pats apar šajien! Oj! Būs, un... Jā! Ir mums! Ir! Tad, kāds konkurss no Emīla, kur noteikums es nesaprotu? Pie karodziņa jāatrāt mazliet. Rūģu nevar atrasties tribīnēs, viņš noraidīs, tā kā viņš attiecīgi ir dērb tev lūri pa logu. Tur gan neko baigi nevar redzēt, tā kā Rūģu par ko tev noraidīja, psihopāti? Man noraidīja par to, ka jā, iedeva 2 dzeltenās. Pirmā dzeltenā, es saprotu, par ko es dabūju, par to, ka es aiztiktu cilvēku, pret kuru tika uztaisīts sots, un es viņu raustīju, lai viņš ceļās augšā kājās. Tā bija pirmā, tā ir mana vaina, bet otrā kartīte tika parādīta, nezinu kāpēc, tur bija 50 situācija, kur mēs apcīnījāmies pa bumbu, un abi krītot, es viņam esot uzkāpus uz kājas kritienu laikā, un tā man izskaidro un iedeva par to otru dzelteno un sarkanā. Tāpēc nezinu, cik atbilst tā otrā dzeltenā vispār tam visam, bet bēdīgi. Jā. Kamēr es vazējos apkārt spēles laikā, tikmēr sīkie ir pārbūvējuši Lenkā sporta parku. Ja tu pārkāsi, tev jāmaksā 50 eiro man un nedaugam tev dolāru. Tas ir rekets. Vienmēr sakot, turpinās, viss ir slikti periods, ja? Labi,
muļķīgas kartītes, vienkārši muļķīgas kartītes, gan dzeltenā, gan sarkanā, plus Ozols, kad bija dzelteno zinoši vīri raksta, tur ir sarkanā, tā kā, nu, pelnījis 0-4 pa pakaļu. Kaut kas jāmaina, bet ko lai maina? Šīs šausmas Gobielā, ja Leibas ielā vēroja 293 skatītāji, respekt katram no viņiem, katram par to pacietību, jo tas, kas te laukumā darās šodien, tas ir šausmīgi. Tas ir pakāces derības, tas ir madars, jā. Vieglākie 30 eiro, jā. Jā, tikai es nedzeru stipru alkoholu, man arī alu pat vēlreiz. Alu pa 30 eiro. Alu pa 30 eiro. Tev tikai jāiedod iekšā čaļiem par, zin kā, pārdega. 100% Nu, es tā sapratu jau, jā. Pārdega. Vispār, kādi par sezonu sev Olapam prasīja, tā kā? Kādi mērķi, kas kā? Oču virslīgi? Nē, nu, davai. Mērķis ir virslīgi. Manuprāt, ir jābūt visu laiku tam mērķim, jebkurā gadījumā. Bet līdz šim jau nebija nekad, bija vienmēr tāds, ka, nu... Pagājuši gadu bija, bet tas bija varbūt tāds klusais mērķis, jo skaidrs, ka tur ilgu laiku mēs ķērām to supernovu. Pēc tam jau, manuprāt, 2 vai 3 kārtas pirms beigām tur Skanstei zaudējums, Valmierai zaudējums, un tad jau vairs tas nebija iespējams. Un tad, kas tur, laikam, nesit tukšos. Nebija iespējams pēc zaudējuma tur Skanstei. Un tad reāli man likās, ka es nezinu, kā citi tur klausījās, man likās, ka visa Rīga runāja par to, ka Alberts tur pārspēlēs 0-7 zaudēs. Un īstenībā pēc tam pārspēlēm visvairāk tur iedeva tādu pārliecību, ka tas ir vajadzīgs. Tur var aiztirties. Jā, rekurs skaidrs, ir Ogre, ir Ventspils. Es gribētu teikt, ka jūs diezgan daudz esat punktu zaudējuši tur, kur nevajadzēja zaudēt, bet labi tā, un kas vēl man palika atmiņā, Mārup labi spēlē, viņiem arī kaut kas varbūt bišķi nav paveicies, tā kā mērķim ir jābūt virslīgai. Vai to sasniegsim? Nu, es ceru, ka sasniegsim, bet es domāju, mērķim jābūt virslīgai ar visām komandām, kas tur spēlē. Bet, protams, ar plānu. Neveicās šo. Uz hoķi? Nē, kādu hokeju? Pasaulē labāko līgu komentēt. Komentēt, okei. Stulbi, bet tas ir dzīve. Pavērot nākamais futbols starp diviem Rīgas. Tik tukšas sejas neesmu redzējis spēlētāju pēc spēles. Viss, ko es varu pateikt, šodien aizmirstam rīt jaunu dienu. Galvas augšā, nav ko pārdzīvot, nav ko tagad sēdēt. Katrs zina. Paldies par to, ka bija cīņa līdz galam, mēģinājām, bija momenti arī mazākumā iesīt. Ja? Aizmirstam šodien, rīt jaunu dienu, sākam no baltas lapas. Nu ko, pēc spēle ar Albertu noslēgusies, visi esam novākuši. 22 un 11 minūtes. Vakar Eirovīzija, šodien visa Rīga skrien, bet mēs spēlēsim futbolu. Mežaparka Sport Village pret Riga FC dublieriem. Kā jau pēdējā laikā šeit Mežaparkā, šeit līst lietas, jā. Atkal būs kārtējā slapjā spēle. Jāatzīmē, no sezonas sākums mums nav izdevies. Nav. Bet, kā minējām sapulcē pirms spēles, ja mēs iestam to vienu golu pirmo, tad cita spēlēs ir pilnībā. Tāpēc ļoti ceru, ka šajā spēlē pret Riga dublieriem mēs gūsim vārtus. Es ļoti ceru. Nu, pat uzzinājām, ka Helmutam Saulītim ir dzimšanas diena. Vienmēr, ka mūsu komanda paliek par vēl vecāku nekā parasti. Ja? Jurij, kā tu steigsi Helmutu? Pēc spēles. Pēc spēles? Tu? Man bija atzīmēts, ka vajag ielikt postu, bet jā, viņš vēl nav ielikts. Un tas esat Batmans. Davai, Kristo! Davai, ideāls laiks futbolam, Džeki, 3 punkti izkapājam un Helmim dāvani atzīmenē. Davai, Džeki! Futbol! Lai šodien viesis tāds realizācijas uzdevumi. Mums bija ļoti daudz sitieni šajā nedēļā, iepriekšējās nedēļās. Mēs visu laiku cenšamies 39 sekundes, esam iezinējusi 0-1.
Aivars inovatīvs tiešām. Geitra uzmaucis uz kameras. Kravčenko centrē. Sitiens vārtī! Trapučkā ar galvu iesit. Kas tur sarauc? Nav nekas sarauc viņā. Aplieti, ej! Dāvis Trapučka ar galvu. Pirms sekundes nāca Dāvīt, maini mani. Man sarauc viss. Tagad lēkā, ka jauns zirgs. Kas pa dienu, kā tev saskatus dzīves? Mission completed. Un izsauciet ātrā palīdzību, man liekas. Dāvid, kad pēdējais spēlēt? Nezinu, kaut kur pirms 3 gadiem. Lai netiecēt. Uzlaic kaut pēc kājiņas. Krūms. 1-1 tiek garām, centrē. Helmaits iesit! Minūte vēl jāsaka. Minūte! Nē! Jā! Ves! Sēžās! 30! Nosēdies! Garā! Ar gaļu ārā! Neļaujām! Atpakaļ! Lejā! Svēlt! Yes! Paldies! Tas jaks nevairs caur ūdeni? Nē. Beidzot, Žiga, beidzot. Nu kā, smilti nebija? Nē, nu labi. Bet tur ir nogulēt tā maiņu. Kamēr Opīts meklē savus biksītes, zeķītes pāri, tikmēr tā... Gribējāt laist laukstā? Nu jā, tu teici, nevar paskatīties. Nē, tad uzreiz vajadzēja teikt, ka es tad būtu spēlējis līdz galam, ja viņš būtu mainījis. Nē, mēs teicām, tipa, tu nevari paskriet tā kā, nu labi, čau, malači. Ne jau pača. Un viņš kamēr kasās, tikmēr tu var spēlēt, tad tas minūtes 3 pagājuši, jā, varu, bet tur sēdi. Cik mazāk priekam, ne? Paldies. Ejiet pirtī, jūs esat diezgan nosūši. No saulē daudz laivas iekšā zienā. Oi, skaisti, Trapučkam gols. Es tieši atcerējos pagājušo spēli pret Rīgu, kad mēs spēlējām. Atceries? Kas... Nu, kad tu sarkado norāvu tur un tā. Dzīvi iet uz riņķi. Un tagad golies. Tagad gols. Paldies! Dieniņu laimiņa dodi, dižani ražani sargājoti, dižani ražani sargājoti. Top, Džeki! Paldies par emocijām! Futbols! Veidsvērts! Futbols! Veidsvērts! Futbols! Veidsvērts! Paldies, Džeki! Piektdienas vakars. Vēl vakars solīja lietu šodien. Spīd saule, burvīgs laiks. Mēs esam mazākumā, ja presē sekot. Nav Madars, nav Emīls, nav Dzinters. Bet pāri esam tās fani palīgā. Viss notiek. Bija paredzēts dzīvie koncerti, pasākumi, bet visu atcēla, jo aizies būt lietus. Nu, tagad nelīst, bet nu, nekas paši tiksim galā. Spēles informātors būs Jurijs Žigājevs, jo mums vienkārši nav cilvēku šodien, bet nu, visi forši, viss notiek, skaists laiks, brīnišķīgi, viss ir skanste. Šajā vārtos Maikls Rūmanis, kurš pagājušo sezonu spēlēja Skanstē, jo bija sarunās, ka Maikijs grib pret Skansti. Ļoti grib. Kā arī atgriežas Gabriels Kirkels. Nu, kartītes gatavas, pirmā diena kartītēm. Paskaties, kāda super īpašā, super retā. Tas ir tribūtu Ilmārs Slabuts. Ar mums, koš pirmās dienas ar FK PPK bija. Ok. Gabriels. Cik kartītes paciņājam?
5 kartītes, kartīšu paciņas cena 3,50. Ok, cik tirāžu pašlaik tev ir? No katra ir sadrukāts pa 25. Ok. Komandā ir 27 spēlētāji plus 10 stāvs plus 1 īpašā. Jārēķina, cik tas ir kopā. Un cik īpašās sadrukāts ir? Vai neteiksi? Plānā ir vēl, bet pagaidām ir viena. Es vienkārši nepaspēju, bet es vēl... Un cik no šī, no visām kartītēm, cik ir šī? Tikai viena? Nē, vispār ir... Paciņās. Tur ir šodien pārdošanai 50 paciņas un īpašā 4 tikai. Ok. Tribute Ilmārs. Žiga, labi runā. Numur 11, Nikita Jankovskis. Nē, tiešām Žiga, to normāli sanāk. Labi. Plus uz soliņu tur ir baigais reverbs tā kā novirza. Soliņa novirza. Viņš sevi sauks. Viņš sevi sauks. Aleksandrs Baturickis. Viņš tik ātri pateica, ko priecājas arī Žigājovs. Šo tiekamies vēlāk. Jā, 1-0, ātrie vārti, 3. minūtē esam vadībā. Ģenerālis Muižnieks pēc stūra ar galvu. Beidzot no stūra vārti, beidzot! Rudolfs Muižnieks, ja tad mums krāstais zemē izaudzis, reāli 2 goli, ja? Rodžiņš, Rūdžam 2 goli. 10. minūte 2-0, beidzot! Jurijs riktīgi sajūtas garšu. Arī Gatim fani ieradušies forši, nu? Tas toks, lai Gats redz skrievot laukumā, ja? Gats līdz numurs 17, viņam dzimšanas. Zīmēne? Tieši tā. Pēc spēles kaut kas paredzēts? Tā jau redzēs. 25. minūte, 3-0! Ja nevēlos vadības Sņegovs varētu būt pārtas gulis. Vadības vēl liekas. Vāģa! Pēcpēkšņa piespēle, izvēl 5-1. Un pirms Spurmi aizsniedz un darāt nevaļam. Viņš visu laiku aizmirst rezultātu uzlikt nāc par rēbus. Jurijs zaudē prātu. Grūma piespēles! Rudolfs! Rudolfa Cepuris tika pie hat-trika. Laukumā izlidot Cepuris. Jāplūs puikām, lai savāc. Cepuris. Par visām! Paldies! Džekai motivācija vajag arī mentālajām, lai dzinuls tālāk ir darīt, močīt. Nice. Super, paldies. Paldies tev. Vienmēr prīmā. Jep, tā. Tu gribi šo? Ok. Lai padzies bišķīt. Skaisti! Paldies, Barons Fišerī. Šo spēli šovakar LNK sporta parkā apmeklēja 213 skatītāji. Paldies jums! Pie 0-4 sākām kaut ko sargāt, laikam, vai ko uztaisījām 5 smaiņas un kaut ko palaidāmies, bardaks.
4-2. Nevajadzētu uz gols ielēst stulbi. Bet nu labi 4-2 un rīt pēdējā pamatlaika minūte. Un, dārgie draugi, tas arī viss. Uzvara pār Skanstes SK rezultātu 4-2. Gabi, tu dzīves? Ar atgriešanos. Ar atgriešanos. Izturēja fiziski, kā pašsūtas kārtībā? Galvenais jau enerģiju iedot komandai. Zini, mēs jau varam vienkārši vajag pareizi visu tur salikt pa plauktiņiem. Kurš šodien uzvarēja? Līvo PPK! Kurš? Līvo PPK! Paldies! Paldies! Pareizs laiks 22:10. LNK sporta parks ir kluss un tīrs. Mēs esam beiguši, mēs esam novākušies. Tā ir manīs. Es vēl ģērbtos neesmu bijis, nezinu. Komanda ballē, neballē, kas notiek. Nezinu. Dzinters runā pa telefonu. Ok, labi. No, viss. Pēdējais krītiņš un zevju burbuļi. Paldies, Džeki. Reāli, tas būs dirsām vienkārši. Kristiān, šito obligāti ielieciet lūdzu hronikās. Liels paldies komunas ordeņa cilvēkiem, speciāli Mikus R un Džeriņa kungs, kurš palīdzēja pirmspēles, pēcspēles, un kādu droši vien esmu aizmirsis, bet liels paldies. Šodien bija tā, ka mums īsāks sastāvs stafam bija. Tā kā liels jums paldies. Madar? Jā. Pastāst, ko tu ikdienā dari? Ikdienā? Ārpus Līvo un PPK stafa lietām. Ikdienā es ierunāju filmas, raidījumus, seriālus, voiceovers. Un vēl spēlēju arī izrādes un teātra kluba Alsuma robeža. Arī tagad būs Bella kalpi vasarā, braukās pa pasauli, Latviju. Nu tā kaut kā, audzina bērnu, sieva audzina. Kāpēc tieši futbols, nevis hokejs vai kērlins vai basketbols? Es par to domāju, kaut kur tā mīlestības futbola no laika gala ir bijusi. No kaut kāda 92. gada no Zoltūdas pagalmiem, kad ārā gāja un spēlēja futbolu, visādas kvadrātus un visu kaut ko tādu. Un tad jau pēc tam vēlāk kaut kā basketbols. Nezinu, nu futbols kaut kā dzīve, kaut kā... Ļoti grūts jautājums, Aivar. Ļoti grūts. Kā tu nokļuvi Līvo un PPK stafā vispār? Tur laikam jāsaka ļoti liels paldies manam draugam Kristiānam, kurš ar ko sākās arī kaut kāda Latvijas futbola mīlestība un vispārējais. Mēs gājām kopā uz spēlēm, uz virslīgu, uz kaut kādas sieviešu futbola reizēm. Un tad, kad izveidojās FK pa pāris kausiem, kaut kā es jau biju arī pateicoties Kristiānam sadraudzējies ar Aivaru, ar Žigu. Kļuvuši, tā teikt, par draugiem un pats gribēju. Tad, kad jūs veidojāt klubu, arī pats gribēju un no futbola neko nesajādzot, tādā līmenī ļoti interesanti un uzprasījos uz spēles informatoru vietu. Manuprāt, mēs paši viņam uzprasījām, viņš negribētu būt. Mums ļoti trūka informators. Man liekas, tā bija. Man liekas, ka es uzprasījos, vai es gribēju uzprasīties un jūs pasteidzāties pirmie. Beigās win-win. Jā, beigās win-win, jā. Nu, nemirkli neesmu nožēlojis to visu. Un nenožēlošu. Dāvi? No? Mini intervija. Tu esi no Grobiņas, vai ne? No Durbis, bet, var teikt, rajons, jā. Jā, bet, tava futbolista visa saistība, pastāst par sevi, saistība ar Grobiņu, jā, un futbolu. Es uzsāku savus futbola gaitas Grobiņā, kad man bija kaut kāds 6-7 gadi. Tad es tur pāris gadus notrenējos, pirms es aizgāju uz Liepājas Metlupu trenēties. Un tad kaut kādu vienu brīdi es atgriezos Grobiņā, spēlēju 2. līgā un vēl drusciņu vienu sezonu 1. līgā. Bet vai tev šī spēle būs īpaša?
pašam? Jā, tur pazīst apmēram, nezinu, kaut kāds pāris čaļus, kas tur spēlē joprojām, kas ir draugi, ko es iepriekš spēlējis. Nu, visi tur savējie vietējie grobiņnieki valds. Vai tu esi vārījis sūdzu grobiņā kaut kā jaunības gados? Man bija viens gads pilsētas svētkos, kad mēs tur gan ar vietējām sapulcāmies, bet nu nekas tāda liela sūda nav darīt un viss principā mierīgi. Jā, noteikti aiziet paēst uz mani ideālā pīcis, ko mēs arī ēdīsim pēc spēles šodien. Varēsim visu nogaršot, iztestēt, pastaigāties gar Grobiņas pilskalnu, gar dīķi, kur ir ļoti labi iekārtot teritoriju, ļoti smuku viss izskatās. Var aiziet pastīties, kā zirgi skrien, ko vēl Grobiņā var braukāt ar veiku. Grobiņā ir sava, kā mēs redzam, futbola komanda, var droši iet atbalstīt un pastīties arī futbolu, kas vēl tāds maza pilsēta, omulīga. Pāris dienas vienkārši relaksēties no lielas burzmas, kāpēc ne? Forša vieta. Mēs noparkojam mašīnas skolas pagalmā, jo kaut kur tie autobusi, jo visi... Čau! Jo visas autobusu vietas, skola autobusiem ir aizņemts pilsētas svētki un te pilns cilvēkiem, te viss notiek. Fani mūsu pasties staigā. Jā, mūsu fani Silda Grobijas ekonomiku. Foršas vēl novietas ar citai bez skolas. Nu, ko esam ģērbtuvēs? Kā te izskatās? Brīvā! Ierastā sērija tev ir? Ierastā apskata? Atvaidojiet! Kas tur notiek? Tur ir dīķis, kaut kāds bērni skrien, stafetes kaut kāds. Mazais mākslīgais laukums ar te viņiem ir. Teiks, labierīcības ar te, ka divas trīs tur būdas un divas točas. No, šitas ir nice! Sēdvietas nav baigi daudz. Re, kur tāds foršs bedrīts vēl tā pie vārtiņiem. Man būs jautājums, tas ir variants. Līdz centram var aiziet bumbu? Varu, jā. Bet pa šitādu es nezinu, kur tā bumba aizies. Mēs jau šitā iet. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloki pa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 reizes 6. Nu? Viņš tu vairāk, 140. 150. 150, jā. Reku vēl mazās vēl kādas. Man liekas, ka būs soldauts. Man liekas, nebūs soldauts. Nu, Aivar, kā tev? Es neko no laukumiem nesaprotu, bet šis izstāsts ciets. Es negribētu krist šādu no laukumiem. Lai gan es vispār man nepatīk krist. Es izgriezīšu to šo video. Es neko nesaprotu, bet šis izstāsts ciets. Jā, bet kāpēc tev nav gētra? Man ir. Tāpēc, ka man ir pirmā spēle Baltijām formām. Pats ir šitā vispār tāds, man ir jau sagriezis. Pēc skaidrs. No papiņ, gatavs spēlēt? Jā, bro, ar to? Cik iesadīsi šodien? Gribās 3. Tur apjām. Maikī, gatavs Latvijas kausam? Es esmu gatavs, bet vai citi gatavi? Ko tu domā vispār par Latvijas kausu? Kā tev tas prestīži ir vai svarīgāk uz čempionātu skatāmies? Es domāju čempionātu. Nē, Man ir, pēc tam iedošu. es saku čempionātu. Jā, tu viss izpīs. Jā, iedo viņam teikt. Dāvīd, kādu gatavojies spēlēt? Kā es gatavojos? Jā. Reku iesilt pēdiņus. Tas arī viss, vai ir vēl kādi vingrinājumi, ko dari? Pamasē, viss kārtīgi. Arī mentāli spēcīgam jābūt. Tieši tā. Niki, Kungs, kā es gatavojies spēlēt? kā tu gatavojies spēlēt? Nu, galvenais nesēdēt pārāk daudz, bet kā kur reizi kaut ko pastāja bišķiņā ahilē.
kaut ko varbūt izrulējās, bet rētāk. Kā tev laukums? Laukums? Cik es uzmetu acis, nu nav tik traki. Ir bijis sliktāk. Nu redzēsim, kā mums ir. Kā tev pašam? Es nezinu, es esmu skeptisks uz laukumu. Es labāk neteiktu. Jaunie! Komanda vēl lūdzu iedot, man arī atlaidi uz bučiem. Tev iedeva atlaidi? Man iedeva mega atlaidi. Labākais servis, labākā atlaide. Labākās atlaides. Kur? Apigēni, Tev 3-3, nu! Predatori. Predatori priekš predatori. Bet tajā pašā brīdī atceramies par to balansu, lai neiekristu kaut kādās muļķīgās situācijās uz kontrām kaut kur. Jo tur nav tā, ka tur puišeļi tikai kaut kādi būtu. Tur ir veči, kas ir virslīgi vinnējuši arī pretīm, un tādi, kas ir Liepājas futbola skolu absolvējuši, kas ir elites līmenī visu spēlējuši. Tā kā nav tā, ka tur būtu kaut kādi laucenieki vai zemnieki pretīm. Tur ir džeki no laba background, kuriem ir šodien ekstra motivācija parādīt un nokapāties. Aivar, tu kārtiet taisies, kāpēc tas tricis var plats? Gadījumā apdresīsimies. Nē, no otru opciju var palikt. Var no turienes tā kā to vādu, tad vēl tuvāk uz šeit. Jā, iespraužam drīzāk tur viņu. Un kaut kur turēs tās pēc skateparka malā nolikt kaut kā viņu. Kur viņš šobrīd ir? Viņš pašlaik tur ir dižek. Tiešraides problēmas. Davai! Džeki, davai no pirmām sekundēm. Tas laukums ir tāds, kāds ir. Es ceru, ka jūs saprotat. Ja jūs domājat, ka uz vienas kājas te izdosies kaut ko sakārtot, jūs kļūdaties. Tāpēc sākam uzreiz no pirmajām sekundēm. Visi uzreiz ieslēdzamies. Pirmā minūte, kā pret marinēriem. Tālā piespēle nočirkoja un izskrēja 1-1, 1-0 vadībā Dienvidkurzem. Tā ir tā kausa burdība. Niklaus! 1-1! Nu! Mazajā atlītī! Vēl! Vislabākās vietas šodien ir tiem diviem žekiem, kas sēž uz jumtiņai uz vārtiem. Vienkārši perfektas vietas. Sūds iekrit kaut kāds ar 2-1. Labi. Viss mācībā nevajag skaistu golu. Te ir normāls kariņš, forši, fiziska spēle. Bet, vismaz, ko Sūds iekrit 2-1, sirds mierīgāk ir. Man nevajag skaistas gols šajā spēlē. Pofīgi, lai ieldo bumbu vārtos. Tā no Dienvidkurzem uz soliņa būs pazaudējis savu galveno treneri, jo Toms dodas laukumā. Laikam. Kā tur bija gaļa? Man nav ko komentēt. Es jau zināju, ka tā būs, ka kapāsimies. Tā vienmēr kausos ir. Izgājām mīkstā. Nezinu, man nav komentēt. Viss. Spēle beigusies grūta, pretīga spēle, bet, 2-1, uzvar. Bet, tāpēc man teikt kauss. Te ir kapiņš, te ir gaļa. Šeit ir jau uzveiksmīgi. Čau! Paldies! Šās pretīgām uzvarām ir cits smeķis vienkārši, viņas tiek izbiltas vienkārši. Un tie ir viņi ir šeit arī grobiņā divi sektori šī stadiona. Grūta, pretīga, uzvar. Pārāk grūti. La